Atskaņa istabā ir šausmīgi. Jā, šausmīgi, tas nekā nav. Bet man te uzreiz jautājums, vai tu esi lasījis grāmatu, kā viņi saucās? Kutelīgi jautājumi. Ko kādreiz parunāja ar tēti, vai kā saucās? Uzreiz jau fails pilnīgākais. Kāds fails? Es nevaru atcerēties grāmatas nosaukumu. Tu domā to, ko es tev sūtīju šodien? Kutelīgs jautājums. Jā, kutelīgais. Nē, bet tur vēl ir. Tur taču vēl. Es nezinu. Kā? Kur? Man te interesē. Kā vienmēr. Diena, kad tētis pārunāja kutelīgs jautājums. Vai tu esi lasījis tādu grāmatu? Īsti godīgi. Es kaut kā... Es ignorēju savus tos eiropeiskos, kristīgos, seksuālās morāls. Jā. Bet man tev jautājums, tev mācīja kaut ko par tādām lietām skolā? Mums mācīja par seksu. Vienkārši kā Ko nozīmē? Kurā stundā? Kādā? Klases stundā? Tas ir sociālās zinības. Jā? Mums bija... Šķiriet nāca kaut kāda sievietes, zinu, kaut kādā domas parasti tā viens kas ir pa visām skolām. Jā. Es atceros, bija kaut ko mācīja par tā menstruāciju sievietēm, par prezervatīvu lietošanu, par izsargāšanos. Tas arī viss. Tev jau bija tādā ziņā tā skola tāda, kur tu varētu... tas bija visās. Man bija... Kaut cik jau visiem bija. Man bija kaut kādā 5. klasē, es atceros... kaut kādās sociālās zinībās, arī kaut ko tā veiglī pastāstīja, bet tad tas vecums, ka tā pilnīgi, es atceros, ka viena meitene tā kā paprasīja, ko nozīmē masturbēt, un vienkārši visi pilnā rīklē sāk smieties. Tā kā, ka pilnīgi, ne tāds haus bija, ka, Jā, un tad es atceros, tad bija kaut kādā 9. klasē bioloģijā, bet tur bija tā kā, pilnībā 100% teorētiski. Tā kā ar terminiem, tā kā pa lielam nevienam pat neienāca prātā sasaistīt to ar īsto lietu. Tā kā, tas ir tas, tas ir tas, tas ir tas. Un tā kā nebija interesanti. Kad pieliek teoriju, nekas nav interesants. Raks ir interesanti. Bet, atsaucoties uz to grāmatu, kas tur bija rakstīts, izlasīsim. Tā, lai tāda interese nav, tāpēc es sažmiegšu acis un lasīšu no mazās Twitter daļas tās bildītas tā. Eks, tu gribēji teikt. Eks, Eks, jā. Teikt, eks. Tātad, citāts no grāmatas, kutelīgi jautājumi. Dažreiz varbūt arī 3 iestarpināja opis, jau pietiks, teica tētis. Man liekas riktīgi forši, ka tu neesi ieciklējies uz eiropiski kristīgo seksuālo morālu, teica Luīza. Īstenībā, es tikai iedomājos Ilzes tanti, paskaidroja Opis. Viņai 60. gada beigās bija 2 draugi. 60. gada beigās. Tad mēs varam, skaties, tad mēs jau vairākus slāņus varam tā kā... no sīpola. Jā, mēs varam sīpola. Sāksim ar to, ka, tev bija 2 draugi. Tā ir poligāmija. Otrkārt, tas bija 60. gada beigās, tas nozīmē padomu laiki. Tas ir vēl viens līmenis. Iedomājies padomu laikos. Tev ir 2 draugi. Padomu laikā 3. Tas tā kā nedzirdēts. Jā. Bet, un atcaucoties tādām grāmatām, tā kā nemācīt neko, kā man liekas, ka tā bija padomu savienībā. Tad bija ļoti haiš. Jā. Pieklusēt. Tad palielam, laikam, cik es esmu dzirdējis, nemācīju palielam neko. Varbūt tikai tā kā, burtiski teorētiski. Un tagad māca tā kā šitādi jau, ka bērniem šitāds grāmatas jālas. Ko par to domā? No vienas puses, domāju, ļoti labi izglītot bērnus seksuāli, lai nepieļautu kādas kļūdas un zinātu, ko darīt. Bet ir ar robežām. Es domāju, threesomes kaut cik bišķi ārpus tās robežas, ko vajadzētu apgūt bērnam, bet tīri tā kā seksuāli jau tā kā vajag paskaidrot. Vismaz parādīt kaut bildi arī. Zini, tādā. Parādīt bildi ar threesome, jā? Tieši tā. Ko tā, šo te ēdumsvanī cūku kaut kādu šo te... Jā, blogcalk. Blogcalk, šo te segments. Viena sērija. Jā, segments. Lai noskatās. Pēdējās 15 minūtes. Jā, lai noskatās, kāds notiek. Nē, tā nopietni sakot, es domāju, šis ir bišķi pa tālu, bet es saprotu, ko tā kā gribi iet uz priekšu. Tā kā tas nav jau slikti izglītot, bet vienkārši vajag to tā, teiksim tā, gaumīgi. Jā, vienkārši ir atšķirības starp to tā kā, laikam, tādu izglītību, kad, par
prezervatīviem, par izsargāšanos, par tādām slimībām un tā kā vispār rodās Un tos bērni. locekļus parādīt, Jā, kas ir kas. jā, Es kā tas saprotu. vispār notiek, vai ne? Un tad jau sāk iet tā kā trīsumos, kas jau tā kā ir tāds kinky shit, kas palielam, kas neietilps tā kā regulārajā seksā. Tas ir ārpus tā kā normas lietas. Jā, tā kā to palielam, nu, vai to vajag zināt? Vai nu mēs neesam kinky, bet es personīgi nezinu cilvēks baigi, kas ar trīsumiem ikdienā nodarbojas. Nu, ir tā seksīstā viena darbiniece, ne darbiniece, bet whatever, kas tāda ir, kas tur kaut kādā šovā ķipa stāstīja, ka viņai tur ir, cik tur tie partneri, un ka viņai tur ir, nu, viss šitas te. Un tad, protams, Facebook komentāros vienkārši. Ir jau arī tie swingeri, kas tur Nu jā, ir swingeri, kas to tā kā... kur ir tā kā bez jebkādas nosodīšanas, vienkārši visi iet grupā. Jā. Nu, tur viss kaut kas var notikt. Tas man atgādina uzreiz tā filma Eyes Wide Shut. Es tā nav redzējis. Ar Tomu Krūzu, kur viņš tā kā iet, viņš dabūja kaut kādu informāciju par slepenu sabiedrību, kas tiekās, un tur viss pišās. Tur kā prostitūts sasauc, visiem maskas ir. Jā? Un visi pliki vienkārši drāžās. Es tādu nezinu. Tas tāds Es bagātais redzējis swinger klubs. Eurotrip. Eurotrip arī labs, jā. Tas arī par slepenām sabiedrībām. Jā, Nīderlandē, kas tur notiek pa īstam. Nīderlandē tas grāmatas ir, nezinu, Nīderlandē viņu izplatīts. māk. Viņam trīsam tā kā ikdienas lieta. Mēs esam tā kā kaut barbari. Mēs tā kā kaut ko. Tu vēl joprojām tā kā tikai ar vienu sievieti un ar sievieti. Tu plāno precēties ar vienu sievieti. Tas tā kā bišķi yesterday. Jā. Un kā bija tiem, es nezinu, tas bija laikam tiem reliģiskajiem ebrejiem, ka viņiem caur palagu vajag tā kā. Nē, tas ir tiem āmišiem. Āmišiem? Jā. Jā. Āmišiem šie bija, un mormoņiem arī ļoti stingrs ir seks, kāds var būt. Nē, man liekas, tas bija arī ebrejiem. Moštiem ortodoksāliem. Jā. Viņiem ir tik heavy, ka tām sievietēm jāsaka galvas un jāvelk kā parūkas. Jā? Ar argumentu tādu, ka vienīgi tikai Ebrejiem? tavs vīrs var redzēt tavu dabisko skaistu, matus. Bet jau tu viņus nodzinus. Jā, ko bet tu lai redzēsi? neviens neredz. Tas tieši tāpat kā musulmaņiem, zini, tu lēc tās burkas un hijabs ir, lai neviens Kāds tur ir neredz. tas arguments? Lai vienkārši neviens vīrais nesitomājas un neskatās, ka tā ir tikai tava sieviete. Tas ir tāds. Es teiktu, Bet tad jautājums- standartiem ļoti smagi un nepieņem, bet tur tā ir. Nu, man liekas, man bija jautājums uzreiz, rada atbildi, ka kā tad viņi iepazīstās tādā environmentā? Sapracās. Tur jau ir tā kā. Jā, tur ir arranged marriage. Jā, ka tu jau Jā. bērnu vecumā to vecāku sarunā, kas ar ko. Jā. Un parasti tas ir arī, Latvijā Bet ļoti vai brīvi izvēle to. Un tur viņi arī sapracās arī bieži status pēc arī. Tas ir Jā. spēle vairāk uz. Bet vai tas arī notiek tādos, teiksim, parastu cilvēku vidū? Jā, visu. Sākās to būs. Mēs esam aizlīmējuši. Jā? Jā, Safe, ok. Un, tas ir parasti arī, tā kā Indijā viss tur tiek sarunāties laulībās, tas jau ir accepted practice. Bet arī tādos, nabadzīgos? Jā, protams, kā citādāk. Jā, tad tur ir vēl lielāka interese to darīt. Jā. Un tur jau ir īpaši, ja tu dabū kaut vai nedaudz augstāka līmeņa. Tā kā, cilvēks jau uzreiz. Lai gan tur ir tā kastes sistēma. Jā, bet viņas nevar izteikt. Bet, zini, man šeit ir tā kastes sistēma, ko mēs zinām. Jā. Un tad es domāju, tur vēl ir tā kā apakškategorijas katrai kastai. Varbūt tu vari kaut kā pa tām pakāpties. Arī gan jau kā, tā kā tas patiesībā noteikti jau nezini. Tāpat kā Tieši Ķīnā. Ar to social credit system. Tieši tā. Ķīnā jau bija vispār skaties kaut Vice, pirms kādiem 2 gadiem, kur bija tā kā tie vecāki publiski gājas kodam tā kā tirdziņiem un savu tā kā meitu bildes un dēlu bildes lika, lai tā kā atrastu tos partners viens otram. Jo tur bija tas, ka ir vīrieši ļoti daudz sadzima, nebija sievietes. Un tad tur izlika vīrieši tos tirdziņus, kur tos vīrieši tā kā atrādīja, lai sievietes var pastīties, kur paņemt. Jā. Jo tur jau bija tā viena bērna politika, un visi gribēja vīrieši, jo vīrietis tad var atbalstīt abas ģimenes. Sievietē vajag atrast vīrieti, lai atbalstītu. Es nezinu, ko laikam abortēja, ko līdz uzzināja, kad bija tā kā meitene abortēja vai... Jā, tur bija ļoti augsts abortu līmenis. Crazy.
Tā bija, jā. Bet tas tā viena bērnu sistēma jau beidzās, man liekas, 17. Diezgan sen salīdzinot. Jā, viņi kaut kad pārstāja to. Tas kaut kā nav baigi veselīgi. Kad tikai vīrieši dzimst. Tur labi, Sausage party. Tas jau ir blakus, tā kā šis te variants, ka tā kā tikai vīrieši dzimst, bet rēķini tu samazini vispār dzimstību uz tā kā 0,5. Jā. Nē, uz 1. Nē, uz 1. Dzimstība ir 1. Dzimstība ir 1, bet populācija samazinās pa 50%. Ok, whatever. Tas bišķi smagi tagad. Fuck, jau sāks kā sauc. Es vispār... Es vairs nesaprotu, kas notiek. Fuj tā. Runā skaidrāk. Izsakies skaidrāk. Runājiet par skaidrāk runāšanu. Mēs vakar bijām 3-7-1 battle, atlas setup, atbalstīt labs un galvenieku. Jā. Abi tik tālāk. Abi tik, jā. Mēs par to esam priecīgi. Es nebrīd nešaubījos. Bija ļoti interesanti. Es nekad neesmu bijis uz battle rap. Un ja godīgi, man pat bija šoks, ka... pirms tam, kad es parunāju, man bija šoks, ka es domāju, ka tur jāfrīstālo, bet tas ir tā kā iepriekš sarakstīts. Tagad tas ir jauns prikols. Tā iepriekš nav bijis, cik es zinu. Cik es zinu, tā nav bijis, un tas deathmatch prikols. Un diezgan labi arī sanāca. Jo tur tā kā, 1-1, man liekas, tur bišķi grūtāk. Tur ir tā kā, 1-1 tev vajag atlasīt, tāpat tu nevari jau šādā daļā pēkšņi paņem kaut kādu 2 punus, kur sanāks tā kā dažiem labiem, kad čaukojās. Jā. Bija no 4 grupām 3 grupās kāds nočaukoja. Katrā jau sanāca kaut kāda aizšķiršanās. Jā, bišķi bija. Jā, daži fujeki ļoti labi nomauca. Neatceros vārdus, bet, tur tie vārdi arī kā kuram, cik krāšņs tas vārds vienkārši. Es tur zinu tās, kā, kad... apmēram iztījās tie vārdi tā, ka, kaut kāds kaķis pārskrien pār klaviatūrai, un kaut kas rodās. Tur apmēram tāda bija daudz. Dažiem. Bet pēdējais leģendārais battles, kur Lapsa bija. Lapsa, Kleins. Es neatceros. Marks Silovs. Bet Marks Silovs atceros. Un Kleins? LK Debo vēl. LK Debo, tas bija tas garais vecais? Nē, tas ar 50 Cent to teikt. Nē, tas bija Kleins. Nē, Kleins bija baltajā. Un tad vēl bija tas administrators. Jā. Caurspīdīgais. Jā. Tur bija interesanti. Marks Silovs nebija sagatavojies, bet Marks Silovs vienkārši nobombīja pilnībā. Kā viss cien, ka viņš aizgāja, bet man nepatīk tas, ka viņš vispār nebija gatavojies. Jā, sajūta bija tāda, ka tā kā viņam tajā pašā dienā pateica, ka tev jāuzstājās. Burtiski. Jā. Tas tā kā ir tie puni, kas aiziet prezentēt un nevar neko. Jā, pateikt vispār. Viņiem prezentācija, ir 2 slaidi, un tas baltais default šitas te. Jā, un es nostājos to pieteikumu video viņam, un viņš bija ok, bet arī tāds, tur varēja, man liekas, labākus fujekus atrast. Bet, labi, vismaz vienam tā jānobombi ir. Tas varētu nebūt šovs. Varbūt tas ir speciāli izvēlēts. Moš, viņam pateicis, jau mēs tev iedosim. Mēs arī novērojam baigi interesanti 3 no 4 batliem. Tas, kuru izbalsoja, tas stāvēja vienā un tajā pašā vietā. Varbūt sakritība visticamāk. Visdrīzāk vienkārši sakritība. Jā, nē, 4, man liekas. Nē. Visos, jā, visos. Nē, tur tajā galvenajā grupā, tur viņš stāvēja blakus galveniekam, tas Andrē, kur izbalsoja. Jā, bet jau bija 4 battle bija, jā. Bija 4, jā. Tieši tā. Liekas, ka 5 dalībnieki katrā batlā bija. Godīgi interesants formāts un labs veids, kā bija pavadīt piekdienas tad vakar. Jā. Es teiktu tā. Ata centrā. Mašīna bija jābrauc. Jā. Un arī tikšana tur bija ļoti spoža. Jā, kodu veizā ielika. Kā veizā vienkārši es braucu no centra, es nestēju ielē man. Un parādīja, kur var dabūt lētāko Dagvielu centrā. Un Skačkā, un tad tur aizbraucām tur, ielējām beņu, kā saka. Beņu, un tad veids mums ved uz Atā centru. Ata centru. Burtiski tā kā, teiksim tā, pa diagonāli caurma Skačkai. Burtiski tā kā katrā krustojumā pa kreisi, nākošajā pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, pa labi. Un tur tās vietas vienkārši. Es pirmo reizi biju tādās vispār vietās. Vienā vietā bija izties tā, ka, ja tevi tur atved, tu dzīves neaizbrauks mājās. Jā, tur tad nošaušanas vieta. Atpizdzīšanas spots tur bija. Tur arī tās bedres bija metru dziļas, var teikt, visas, kas tur bija. Tur tie laukumā, tur bija tā ļoti krāšņi.
Krāšņas rajons. Bet interesanti, tāpat tā centrā arī ir geto. Un Geto. Nu jā, tur ir geto. mēs izdzīvojam beigās. Bet tā interesanti, es iesaku veizā, tomēr, ja jums svēti kaut kā dīvaini, nebrauciet tā. Nē, nu, dažreiz ir ar to veids, tā ir, kad man jāatbild par... man tas sākās, bet... Biznes, viņš kruķī biznes. Uz raģīti brauks. Jā. Nu, teiksim tā. Viena lieta, ko es varu pateikt no vislabākais, es teiktu, vislielākais talants tur bija nevis tā kā repot ātri vai kas, bet ja tu sapisies, uzreiz turpināt. Jā. Jo, tur jau tā lieta, jā. Jo citiem sanāca, citiem nē. Bet ja tu turpini, pat īsti pat nevar pateikt, ka tu esi sapisies. Jā, nu, zini kā, kļūdas katrs pieļauj, bet kā tu no tās kļūdas tiec ārā? Tā ir liela māksla. Tā ir daļa no mākslas, teiksim tā. Nomaukt jau, nu, protams, arī man šeit jāmāk. spožāk tieši tas iznāca AFK, es teiktu. Nu, viņš tur varēja dzirdēt, ka viņš kaut ko sapsies, bet viņš uzreiz turpināja maukt. Man tas AFK patika tādā ziņā, ka viņš skaidri runāja. Es visu sapratu, jo pārējiem fuikiem, nu, tur tā dažus es vispār neko nesapratu. Un, nu, dažiem kaut cik bija šīt. Bet AFK bija vienīgais, kam es sapratu. Bet arī tur tas bija otrais battles, un viņi sagriez tos mikrofons tā, ka nu, tur visus sapratu palielām tajā. Un, un viņš tā skaidri runāja. Un tas man patīk, un tas flows bija tāds labs viņam. Un ļoti interesanti bija, ka Abra freestyloja. Viņš nebija sagatavojis tā kā materiālu. Nu, ap to es nepiefiksēju. Nu, viņš it kā freestyloja, tur Nu, nebija jā, nu viņi teica, it kā, jā. Viņam bija ļoti... Bet vai noteikumi, nē, tur jau arī viņi tur kaut ko runāja. Nē, nu es domāju, pēc idejas tas ir forši, bet es domāju, ja pēc noteikumiem, jo tomēr kaut cik ir jāsako tur, nu. Jā. Nu, tur jau bija, nu jā, tur jau bija šī ir jāpafreestylo. Nevar jau tā tikai sagatavoši. Nu, protams, kaut ko bišķi padirst vēl. Jā, jo tev jau ir tā kā, jā, ko tu reiz, ko viņš uzģērbs un tā. Viņš uzģērbs kaut kādu Uzģērbs. kroptā un džemperi. Kroptop. Kroptop. Liekas, uzģērbs. Pakal nākuši mums jāiet arī. Jā, ar kroptopiem. Es būšu te overallā ar šitām te jēzenēm. Nu, zin tām čībām, kuras ar pirkstiet. Jā. Ar tādas ieši tur. Kā tev būs nicknames? Mēs vakar izdomājām. Atceries? Nē, tas ir tā kā tas catchphrase, ko saka. Tā kā jautrais. Nē. Kāds tev būtu tavs repervārds? Man repervārds? Aizakami. Hesojam. Vai Hesojam, vai Aizakami. Un tas būtu labs. Es neesmu redzējis, kāds tā būtu sev nosaucis. Ja kāds nesaprot, tas ir GTA San Andreas cheat codes. Hesojam bija dzīvība. Bruņas plus 250 štukas. Un viņa ceļ mašīnā ierakst Hesojam, tā mašīna salbojas. Jā. Un Aizakami bija noņemt šitās te. Wanted level. Kad tu vari šaut mentus un nekas nenotiek. Nē. Jā. Aizakami, ka tev vispār nav mēģi. Jā? Nu, tā kā viņi ir, bet tu... Es domāju, ka tev noņemās wanted levels. Nē, tas ir kaut kas cits. Aizakami, ka tev vienkārši nevar būt wanted level. Ok. Ok. Bet jā, tad jau vēl labāk. Aizakami, jā. Tas tā kā šis Lembergs var dzīvot. Jā. Bet tā ir tik laba ideja. Bet, nu, tad, jā, nē, es teicu, kurš grib būt reperis, lūdzu. Mēs jums izdomājam. Topošo reperu podcastu. Jā. Mēs sagaidām pēc gada. Tikai sākumā. Jā, mēs sagaidām pēc gada Hesojam ciemos pie mums. Šitā, Džek, paldies, ka jūs... Tas jau bija Jump Jet, Rocket Man. Bija old dude. Es atceros. Old dude? Old dude. Tas bija tas helikopters militārais. Jā, tas bija. Dažādi cheat code paliek atmiņā uz mūžu. Jā. Es atceros, viņas pierakstīja savā laikā tā kladītā. Jā, un es spēlēju, man bija lapa. Jā, un tad es tā kā pastos, ierakstu. Bet te beigās jau tu tā kā mauci. Pierodi, jā. Man vēl, protams, muskuļā atmiņā Hesojams arī kurā brīdī ierakstīt. Jā, Hesojam mierīgi iemauc. Jo tas bija jāraksta ātri, kad tev mašīna tā kā sāk degt, tev uzreiz jāraksta. Vai arī, ja tu tā kā šaudēs un tu tā kā mirsti nost, tad tev arī uzreiz Hesojam jāspamo iekšā. Jā. Es teiktu, tas būtu labi. Es nezinu, kā vēl varētu... Greasy Grove varētu būt labs. Tā kā pirmais mixtapes Hesojamam. Eļļainā ielai. Eļļainā ielai. Vai Grove, jā. Grove man šeit bija aleja. Jā. Nu, kaut kas. Kā tu biji Silīcija ielai, pangliski?
Silicon Valley. Valley, jā. Jā, iela ir Valley. Grove ir Alley. Man šķiet, ka Grove bija Alley. Bet es... Jā, jo ir iela nosaukumi. Grove. Ģipa Grove, Grove Street, bet... Ierakstiet komentāros, ko nozīmē vārds Grove latviski. Jā, Grove. Grove. Tā kā Greasy Grove. Greasy Grove no Fortnite pirmās. Jā, jūs jau zināt, kartas. kurš spēlēja Prime Fortnite spiežu laiku. Kurš vēlas pievienoties mūsu savam serverim, rakstiet mums privāti. Jā, mums tur ir privāts, bet tā kā tikai lūdzu nopietns spēlētājs. Mums nedara kaut kādi šitie te, kas nemāk tā kā roleplayot normāli. Jā, mums ir tikai meitenes. Jā, un tikai meitenes. Jā, roleplayot. Tā rakstiet, bet... Jā, mums ir visi modi. Mums ir seks moda arī. Jā, tas ir ļoti pozitīvi. Es atceros to seks modu. Es tā gribēju dabūt. San Andreasā? Jā. Un es skatījos YouTube'ā, tur bija tā kā tutorials un parādīja bišķi. Es, man liekas, arī kaut ko tādu atceros, ka tā kā tu varēji, tā kā absurds bišķi. Jā, ka tu varēji kaut kādu meiteni tā kā ievest tajā savā istabā. Tur tās draudzenes, jūs San Andreasā turēja dabūt draudzenes, ko 5 turēja dabūt. Bet tur bija tā kā aina, ka tā kā tu ej pie viņas ciemos. Jā. Jā. Tas tipa bija tas tā kā seks. Un tad tā kamera bija pakritījās kaut ko. Un tur bija fonā. Nē, tas bija, kad bija ar prostitūtu. Kad tev bija ar prostitūtu. Nē, bet arī tur audio arī bija, kad viņi iet ciemos, kad CJs aiziet, jā. Turbūt tev bija Kur bija tev mīļākā draudzene, kurā pilsētā? Tā, kas bija Las Vegasā. Las Vegas draudzene. Bet tajā priekšpilsētā tā, kas bija vai... kazino. Tā, kas bija kazino misija saistīta. Neatceros. Es atceros, kas bija pie Grove Street. Tā bija prosta tā kā evolution. Tā kā viņa šafloja kāds. Jā. Jo viņu, ja es to misiju atceros ļoti labi, tu iegāji tajā sekšopā, lai viņi iepazītos. Jā. Un tad tu uzģēri to lateks tērpu, braucot pie viņas. Kaut kas tāds bija. Tur interesanti, teiksim. Jā, interesanti, pavadīja CJs laiku. Jā, un tad vēl bija viena, kas bija virs tā kā Los Santosa, bet ne, tā kā tajā starpā. Laukos. Jā, tā kā laukos, ķipa. Vai arī tas bija tā kā laukos. Tur bija vairāk. Kur tie trailer park, ķipa tādi. Jā, un tad ir vēl viena arī bija Tuksnesī. Viena bija tie San Fierro. Jā. Tas ir bišķiņ uztraucoši, ka mēs tik daudz zinām par draudzenēm. Bet tas bija svarīgi. Tajā brīdī es atceros, un man tur rādījās, tur bija, ja tu pārāk ilgi spēlē un nevienu neapciemo, pieņemsim kaut kādu tur draudzeni A neapciemo, tad tur tā kā progress ar draudzeni A sarūk. Un tad es uzreiz tā kā uzpamoju jumpjet un lietoju. Ok, stoprat. Say less. Jā, say less. Švagi. Palējām tā arī ir, tā kā, ka tev, padomā, ka tev dzīvē krītās, ķipa. Žēl, ka nav tāds bārs, kur var atvainot. Dzīves čīt. Bija kaut kāds, man varbūt arī nebija, varbūt es tikko izdomāju, tā kā kaut kāds, bērnībā skatījos video cheats in real life. Un tā kā tur tā kā first person es, un tur kāds rakstīja cheats, un tur tā kā... klaviatūra, tā kā. Jā, kaut kas tāds bija, jā. Varētu cheats izmantot. Kā domā, kas ir real life cheats? Ot labs jautājums. Es teiktu meli. Meli. Tas ir tāds labs cheats. Bet tas nav tāds OP cheats, kā Hesojam, ka tā kā tu vienkārši ieraksti un tev ir, melot tev ir jāmāk. Jā. Melot tev jāmāk. I guess daudz nauda, bet tas arī tā kā ar laiku. What the fuck? What the fuck, kas tas ir? Čika Omes cīgs. Omes? Tas ir no... tev atveda? Brīs, jā. Šī ir jāpamēģina. Būs Šitas, skatieties. Ome. Es vienkārši izvēlos ārā randomā, bet spiežās kaut kas kabatā. Es kā devil hands, tā kā idle hands. Jā. Tā kā kaut ko sāk taustīt, tad es sajūtu. Jā. Saprat, kas man kabatā īstenībā stāv. Kurš tev mīļākais teiciens? Angliski vai latviski vienalga. Es neesmu baigais teiciens cilvēks. Es gribētu būt, jo dažreiz, kad tu vietā vari pateikt labu teicienu, tas ir... Teiksim tā, tas ir zelta vērta tāda īpašība. Jā, es piekritīšu, jo man nekad, es tiešām neesmu tas punis, kas māk iestarpināt labu teicienu. Tur jālas daudz grāmatas, lai viņi zinātu, sāksim ar to. Labi, ne grāmatas, bet
Es nezinu, kur pat tos teicienus var kaut kādās fabulās. Veni vidi viči. Jā. Tas tāds cringe. Vēl bija tas carpe diem vai kā sauc. Tas Tas nezinu. latīņu. Carpe diem viņš bija kaut kā, nezinu. Tā kā, es nezinu, kaut ko iekaro dienu vai kaut kas tāds. Širie te visi romieši, ne, bet latīņu teicieni. Nezinu. Kas ir tāds latviešiem labs? Nu, latviešiem. Gudra dirs nav malku cirst. Tas ir labs, bet es vairākas reizes pārliecinājies, ka gudra dirst ir malku cirst. Varbūt, jā. Ko deputāti un visi šitie. Nu, protams, jā. Tikai dirš un... Tas attiecās uz strādājošiem ļaudīm. Un tad vēl ir citi diršana, kad biks nost, man tas arī patīk. Tas tāds darbā, bet tas tāds jau tāds nišs, teiksim tā. Tāds populārs. Jā, tas tā kā... Tas ir tāds banāls. Kad daudz, nu kā, ir daudz labāk, ka tu izdari kaut ko, nu... Pareizā veidā. Jā. Tas ir labs, ka sautādi mums ir latviešu valodā. Ir daudz, bet tagad, kad tev jānosauc, ir grūti. Jā. Es esmu vilks. Tas skaidrs. Vo, ir labs, jā, par vilku bija tā kā... nu kā, pieņemsim, es gribu, lai gan vilks paēdz, gan kaza dzīve. Tā, kad win-win situation, jā. Ok, tas ir labs, jā. Kas vēl tādu? Baigi grūti tagad izdomāt. Jā, uzreiz uz vietas tev tā kā grūti ir domāt. Nu, ir arī, teiksim tā, tie frazeoloģismi saucamie, bet tie ir frazeoloģismi. Un šeit, ka te ir, jā. Es vienmēr tos terminus, es iemācījos to kontroldarbu nosaukt, kas ir un es aizmirstu uzreiz. Frazeoloģismi, man liekas, varbūt bišķi savādāk ir. Tas ir tā kā vairāk, teiksim, kā lāču pakalpojums, man liekas, frazeoloģismi. Izgriezt kartupeļu matus. Tas bija kaut kas cits, tas bija es vienkārši jau... Es saku, tur latviešu valodā tas... Bet man īstenībā tas ir interesanti. Tas ir interesanti, bet tas vienkārši esmu aizmirsis visu. Nu, jā, es arī neesmu pagājis grāmatu. Vienīgais, ko es iemācījos skolā ļoti labi, tas bija pareizi likt komatus un labi rakstīt. Nu, jā. Tas ir viss. To es varu pateikties Rīgas valsts 3. ģimnāzijai, ka man iemācīja. Vēl man iemācīja visu, tā kā pamats ļoti stipri, nu ļoti tā kā labi. Bet, ja latviešu valodas kontekstā jārunā, tad man iemācīja ļoti labi rakstīt domrakstus. Es nezinu, kāpēc. Lai gatavotos tam latviešu valodas eksāmenam. Bet arī tu iemācies noformulēt pareizi. Un tu iemācies izteikt savu domu. Precīzi, saprotam, un tu arī vari izvērst, ja vajag. Vienkārši iemācīt gan domāt, gan rakstīt, gan runāt kopumā. Jā, bet tagad tā skatoties atpakaļ, varbūt kas trūks tajā latviešu valodā ir tieši izteikties verbāli. Jo es ļoti bieži, it īpaši, ka mēs taisam šo... Tikko bija anglicisms, verbāli. Arī, nē, verbāli nav. Man šeit ir verbāli. Nē. Verbally. Nu jā, bet tev arī daudz... Verb. Ok. Verb. jau, chill. Verb. Nē, nu tā kā, ka... Jā, mēs tur daudz rakstījām tos domrakstus, jā, un uzskačājām baigi to daļu, bet jā, dažreiz ir grūti izteikties. Noformulēt, man ir baigi labā doma galvā, bet dažreiz ir tik grūti viņu pateikt, un tad es iztos kā idiots. Kaut ko... 9. klasē bija runāšanas daļa, arī es atceros. Jā, nu jā, it kā, jā, es nepiedalījos viņā. Nepiedalījies? Nē. Man attaisnoja. Tu žuļiks. Jā, Nu, varbūt tāpēc tev ir problēmas tagad. Nu tad, jā. Varbūt arī. Es pilnīgi biju aizmirst, ka bija tāda... Jā. Es atceros rakstīt to runu riktīgi ilgi. Tad es tā kā stresoju. Par ko tu rakstīji? Kā tur bija, ka tev jānorunā un tad tev uzdod jautājums? Jā. Par ko man bija runa? Par kaut kādu globālo sasilšanu. Nu, kaut kas sintas. Ja tur bija vajadzīgs, lai tas ir aktuāls, lai tas ir vienkārši aktuāla tematika bija vajadzīga. Un kā tas ietekmē tevi. Vai kaut kā tā tur parasti bija tas te runas. Nu, kaut kas tur bija, es atceros, tur runājām, un viss saka, bija ļoti labi. Bet es neko neatceros no tā. Tas bija pirms cik gadiem. 9. klasē, jā, diezgan tā. Es atceros tikai to, ka, jā, es biju tā, nevis sagatavojies, bet, jā, es māku uzrakstīt to domrakstu. Un 12. klases eksāmenā man izkrita tik stulba tēma, tā kā, tas arī konkrēti neatceros, bet tur bija tā kā, pilnīgi, tā kā, tik dziļi filozofiska.
Es tur mēģināju kaut ko murgot, bet man pēc tam laikam, baigi sūdīgi, nevis baigi sūdīgi, bet, bija zems tas rezultāts. Jā, bet es biju dusmīgs, tā kā, tik stulba tēma bija kaut kāda. Jā. Mums galvenais mācīja, ka uz širādiem te vajag vienmēr dabūt tā kā literatūras pamatu, vismaz citēt kaut ko. Jā. Vai atsaukties uz... Jā, un pat tiem domākstiem arī es tā kā, tā bija pirmā reize, kad tā kā es pamanīju, kad, teiksim tā, skolotāji un pasniedzēji nevienmēr ir, bet visi nav līdz galam objektīvi. Ko es ar domāju to, ka, teiksim, atkal redzi, doma aprojās, bet nē. Bļēs, ko es gribēju teikt? Tas, ka viņi nav objektīvi. Jā, ka viņi nav objektīvi, un ka viņi nenovērtē, teiksim tā, pilnībā tikai pēc kaut kādiem vērtēšanas kritērijiem. Teiksim, man tā latviešu valodas skolotāja pamatskolā, mēs tur rakstam tos domus, rakstam, un tāds sajūt, ka viņa nekad nav līdz galam apmierināta. Un tad vienu reizi, es nezinu, vai speciāli, vai kā, es sāku rakstīt viņu tā kā, jo kā parasti tu raksti to domus tā kā matter of fact, tā kā faktuāli vienkārši. Bija tas un tā. Es pamēģināju tā kā dzejot. Es tur rakstīju šīs brīnišķīgās Latvijas kāpas, smilšānās, pludmales, tā kā ļoti ainavisku tādu tekstu sāku rakstīt, tādu dzejisku, vai ne? Un kad pienāca tas laiks, kad viņas, laboja, vai, tā stunda, kad viņa tā kā, izteicās, tā kā bija, viņa teica, šitas bija vislabākais darbs, ko es lasījusi, bet tik un tā nevarēja ielikt labu atzīmi, jo man tur kaut kāds kļūdas komentos bija. Viņa tā, šitas bija vislabākais darbs, kāds bija, un tad es tā sapratu, es uzķēru, ka tā kā, tomēr katram tam pasniedzējiem ir kaut kas viņam baigi patīk, un galvenais ir saprast to, ja tu vari uz to tā kā uzspiest, tad arī paliem tev būs tā kā. Arī tas teica pat aina, un tas jau ir arī, to jau ir jāmāk, kā, ja tu nemāk. Jo visi jau māk faktuāli uzrakstīt, tas ir tā, tur jau slēpjas arī daļa no tā. Tev plašāks vārdi krājums. Tu arī citādāk arī paskaidro to pašu informāciju. Jā. Ne tikai tieši. Bet viena lieta, ko tu stāstīji, pilnībā atcerējos, viena lieta no skolas, ko es biju aizmirst, diktāti. Atcerēs, tas ir pizģēts kaut kādā 4. klasē, to diktēja kaut ko ātri, un to bija jāliek visi tie komati man šeit vēl nebija, bet vienkārši tā ātri āreks. Nebija diezgan ātri. Man šķita jau parasti, man patīk, tā kā es gribēju pārliecināties, es pareizi dzirdēju. Es tā padomāju, tikai tad rakstīju. Bet palielam jau viņas 2 reiz lasīju, vienmēr, vairākas reizes. Pēc kā, vienreiz nolas, tad 2 reiz nolas, un tad viss. Jā, un tu bija vienmēr viens fuiks, tā kā, jūs varat vēlreiz nolasīt. Jā, bet kaut kāda teksta, kur nebija grūti, tā kā, jūs varat vēlreiz, what do you mean, varam vēlreiz. What the fuck? Jā, vai citu stolfi? Tas ir nosaukums. Jā, nosaukums, jā. Jā, vispār, runājot, to nesen bija tas tā celebrity boxing match beigais. Es bišķi pastījos un reāli. Cik viņi jau reiz cīnās? Viņi visu laiku cīnās. Un es paskatījos, tur nav nekas interesants. Es brīnos, kā viņi tos pay-per-views pārdod vispār. Jo tur vispār nav satura. Kurš te beigās uzvarēja? Tur KSI zaudēja, Logan Paul uzvarēja savā cīņā. Bet arī tāpēc, ka tas punts vienkārši nesit otrs. Cik? Tā kā... Nebija KSI pret Logan Paul? Nē, viņš jau tagad čomi ir. Es atceros to pirmo cīņu, kad bija tas lielais hypes, kad bija KSI pret Logan Paul un bija neizšķirts. Un otrajā arī bija knapi tikai KSI. Un es atceros, tur bija tā ažiotāša, ka tās biļetes maksāja tā kā kaut kādas kosmiskas summas, un tu atnāc uz spēli, kur neizšķirts. Jā. What the fuck? Es vienkārši nesaprotu to. Es nesaprotu, kāpēc tik daudz cilvēks pievalina, jo personīgi, ja es gribētu redzēt cīņus, skatītos īsti tā kā cīkstoņus, kuri māk kauties un uztaisīt bet redz, jā. Jo, pastāst, bet vai tad īstie cīkstoņi baigi māk šovu? Protams, viņi diršās. Rēti kurš? Viņiem jau ir tas jā, par to es runāju. Tā diršanās parasti ir tā kā tas. Jūs zināt, tu tur nosauc kaut kādu pa kropli tur un otrs tev tur kaut ko bēst. Tā cīņa jau parasti ir tas pats pēdējais. Jā. Tu bildapo kaut kādu 3 mēnešu diršās no vietas. Un tad tas face off. Jā. Tas viss.
Bet man iegodījumā vispār, man kaušanās neīpaši. Šodien tieši ir, kas šodien pat atmosfērā 21. Šodien tas UFC kaut kāds fight night, bet viņš ir Amerikas laikos, kuros 5 no Jā, Latvijā. Absurds, tipa. Es vienkārši, man piesaist, es gribētu kaut kā mājās, bet dzīvajā skatīties tās cīņas. Vienkārši tīri es neesmu to skatījies tā, es jau pieredzētu. Tas man šķiet tā interesanti. Nē, varbūt, jā. Bet man vienkārši nepatīk skatīties, kā cilvēki tur sitiens. Bet būtu, piesaistot to azartu klāt, piemēram, pieliekot naudu tajos betos, tad tas jau arī cits. Es saku, tad, kad tu to padari par tādu procesu, tad man šķiet varētu būt ļoti tad tev vajag 371 BetSafe, galvenos ģenerāls sponsors. Man vajag BetSafe. BetSafe vajadzētu mums sponsorēt, mēs varētu likmes uz jūsu mīļākiem sporta mačiem. Runājot par BetSafe un Red Bull, viens fojeks nesen, kaut kādā, es tur kādās WhatsApp grupās esmu, mašīna, kādās visādās WhatsApp grupās, kur fuik vienkārši bazarē. Un viens čals ielika tā kā, zinu to Robertu Vītolu. To YouTuber. Tas YouTubers no Liepājas. Mašīna YouTubers. Kaut ko dzirdēt. Lūk, un viņam tas galvenais sponsors arī ir BetSafe. Un tur kāds fuiks teica, ka tā kā, kā tā var būt, viņam galvenā mērķa auditorija ir tikai bērni. Un tas tā kā nemorāli vispār. Vispār nekāda morāla viņam nav. Tas padomāju tā kā pirmā doma bija tā kā ka tā kā kāpēc tā ir, bet tad es pastījos un Red Bull. Atcerējos par Red Bull. Viņi sponsorēja visus tos ekstrēmos sportistus. Pat ne ekstrēmos, visus tos sportistus. Bet Red Bull jau ir aizliegts nepilngadīgiem tikai Latvijā un Lietuvā. Visā pasaulē visi viņi labi, jā, bet tas produkts tik un tā, viņš nav labs priekš bērniem, vai ne? Bet viņi labi arī cukurs kas bērniem ļoti patīk. Man bērnībā nenormāli patīk visi tie Red Bull sponsorētie video, jā. Vēl Monster Energy arī, viņi mazāk, bet tik un tā. Tas tā padomāju, tas arī it kā nav ētiski, bet mēs esam to pieņēmuši. Tas arī nav ētiski, kā tas končs visur tā kā pie kasēm pieliek, tas sīkie redzami tas ir mārketing. Tas viss ir, viss nav ētiski lielākoties. Tas tad, kad tiek reklamēts apzinīgi, tā kā, mēķa autorie, kuru nevar sev nokontrolēt, šādām vēlmēm. Jā. Amerikā arī reklamēja, laikam, cigaretes, man liekas. Tur reklamēja medikamentus. Tas ir kaut kāda oksija reklāmas. Bet pagaidīja, viņi reklamē recepšu žāles. Arī, jā. Jā? Cik es saprotu, tu vienkārši redzēji kaut kādu vēlījiem prostu reklāmu. Tas būtu tā diezgan absurdi, jo padomā tev taču viņi nevar nopirkt. Tu vari, ja tev ārsts izrakstīs to te. Jā. Un ja tev, piemēram, sakritības pēc to aizvakar riktīgi sāpīgs asitceli un tev parādās reklāmas pauzē pretsāpju tablešu reklāmu, tad jau man šeit var mierīgi to visu izbazarēt. Pagas fiks, jāuztais fact checks, vai tiešām Viņa reklamē oksijas. Man šķiet, ka mierīgi viņi varētu. Es zinu to stāstu ar tiem oksijiem, ka bija tie pain clinics, ka bija burtiski, ka bija slimnīcas, kuras bija tikai paredzētas tam, lai cilvēki nāktu un saņemtu, bet tā kā tas parazīta vārds vienkārši manā valodā mani galinos. Jā, tā kā un man ļoti kaitina, tad saku, zini, tā kā vienmēr, ka es kaut ko prasu, sākumā jautāju, zini, man ir tāds tā, vai ne? Arī kaut tas kāds statement un tāds, vai ne? Google ierakstot ir kaut kāda vēl no 2000 gāja prosta reklāmas roksijām. 2000, jā, bet vai tagad? Tagad es domāju, vairāk ir tā kā apslāptāk tas viss. Tagad vienkārši man šeit tajos ārzini, ka tos ārstus uzpērk, ka tā kā, ka izrakstus pret, un ka vienkārši par to visu ārsta praksi ir salikt tās reklāmas. Zini? Arī, jā. Kā šitījos te ģimenes ārstiem jau arī ir kaut kādas klapu sīrups, kaut kāds nurofēna reklāmas stāv, zini? Bet tās ir bez recepšu. Tāpat tas jau ir reklāma arī, tā kā medikamenti vienkārši. Ir arī tāds. Par ko es teicu, bija tie pain clinics, kur tu varēji iet, saņemt tās zāles pret sāpēm, kas ir vienkārši no tā kā heroīna, viss tā, morfīna šitās tā viss vielas. Un tev deva tā kā pamflet, kā sauc to anketu, kur tu varēji atzīmēt, vai tev palīdzēja, šis te, un atzīmēt to te no 1 līdz 10. Jā, un tad, laikam, ja bija tas slikts reitings, jo vairāk viņi vienkārši deva tās zāles ārā, lai vienkārši noramdētu tās sāpes cilvēkiem.
Nu, lūk, un tā arī sākās viss šitas epidemika. Jā, epidēmija. Bet Latvijā tas nav vispār necik. Jā, jo mums neizraksta. Jā. Nav tāds Liek pat tā kā Liek ciest vienkārši. vienkārši ciest. Nu, tāpēc mēs esam tik spēcīgi. Tā. Jā, un tu vienmēr redzi kaut kādās Amerikos, kaut kādos lokos vai vienalga, kur kā I hurt my knee, I'm taking oxy. Mums prosti ibumetīni dzeram, ja kaut kas reāli sāp. Metīns ir vienkārši saudzības režīmā Jā, dzīvo. jā. Tas ir viss. Jā. Nevis dzer opiātus. Jā. Kas tā kā palielam, jā, viņi noremdē tās savas, bet tur arī kaifu reāli paķer. Jā, tas ir vissliktākais veids, kā kaut ko. Tāpēc jau arī, tas pats arī pielīdzināms, nezinu, alkoholam. Arī tu baigo kaifu ķer no tā dzeršanas. Nu, alkoholu var reklamēt. Alkohols, jā, tas ir. Tāpēc, ka tas ir iegājies sociāli, ka tā ir normāli pieņemama lieta, ko darīt cilvēkiem ikdienā. Latvijā tīpaši. Jā, Latvijā ir forši. Man patīk dzīvot Latvijā. Patīk. Tā jau, zini, ja tu samērīgi pa ko lietot, tas jau nav nekas slikts. Jā, nu vienkārši problēma tāda, ka šo prieku bojā tie cilvēki, kur nemāk. Jā. Un tā vienmēr sabojā. Tā kā mums pie 371 pieredze ir purni. Nu kā ir pirmā pauze, un mēs iziem ārā paelpot svaigu gaisu. Tā kā tajā tur iekšā sēžot jau bišķiņ Vienkārši izējām ārā. Jā. Iziem ārā, un vienkārši pienāk kaut kāds čalis, viņš kaut ko tur. Ko Viņš teica, nu, pa ko fanojam? Jā. Un var redzēt, viņš tāds sādzēries jau tā pilnībā. Tas acis iet, Jā. viņas skenē. Un, zin kā, ir tas, Saprast, kā, kaut kas ir tas priekšā. klasiskais sadzērušais, tas stēns, ka tā kā tu jau esi kabatās roku un tā. Tā grīļojies. Jā, grīļojies uz vietas, grīļojies. Un ko viņš tev pēc tam Jā, pateica? un tad viņš tā saka, tā, pēc tikko gan izvēmos. Un es tā uzreiz atkāpjos. Jo viņš tā kā, zin, ka tad tu baigi sadzēries tā atraugs tā. Tas, un viņš tā dara, es tā jau, es piši atkāpos. Es tieši kaut ko telefonā skatījos, un es skatos, Kristers lēnām tā kā atkāpja. Un tad es tā nesapratu, kāpēc. Un tad es pēc tam redzu, viņš vienkārši aiziet prom. Un viņš Ko atpakaļ gaitā viņš ar divpalīgi tika pa tā viena kāpta no augšā. Jo viņš tā kā leca pa divām, bet no dzērumā. Kur tas leciens pa divām, tas viens palaiciens ir kaut 2 sekundes, var teikt. Jā. Un tad viņš to pēdējā tā kā uzlec un knapu uzspiež ar to vienu kāju. Viņš tā taisa. Tā kā viņš jau šitā te tur kustējās augšā. Tā kā boja. Jau pirmajā ķipā. Jā. Bija ļoti interesanti. Es nezinu, kā tu vari jau kaut kādos 7:30 būt pālīts. Nu tāpat kā tas čalis tajā paliec skolā pēdējā. Pat nebija sācies koncerts. Aha, Kristers. Kristers, jā. Šautās Nē, Kristeram. es, bet cits Kristers. Vienkārši mēs dzirdējām. Kristers. Tas Mēs ir laikam tik par interesanti. ekstāstiem. Nē, tā interesanti progresīvi. Mēs arī izējām ārā, gaidām, tur ir tie iesildošie. Jā, pat nebija īstais koncerts sāksies. mēs Paliec bišķi- skolā, kas tikko notika, jā, septembrī. Mēs bišķi pastījāmies, mēs izgājām ārā pagaidīt, lai New Wave nāk skatos. Mēs tur pasēžam ārā, kaut ko pabuzerējam, aliņu iedzeram. Jā. Un tur mēs redzam Tur ierodās. viens čalis. Jā. Vienkārši. Tā pilnīgā pālī. Viņš sākumā bija otrā galā, kur nav sēdvietas, un tad viņš tā kā nāca, viņš kaut kā paklupa un tā nokrita. Un tad tā kā viņu uzcēlma šie čomus tās te virsū. Jā. Un tad viņš, zin kā, saķers galvu kaut ko tur. Jā, Un tad jā viņš viņš šitā līmējās. Jā, līmējās. Smērējās. Tad viņam tā draudzene pieskrēja. Jā, viņi kaut ko visu laiku viņu stutē. Un tad mēs ignorējām, mēs bišķi Jā. pasmējām, mēs bļā, viņš pālīja. Jā, viņš pālīja. Jā. Un tad mēs ejam iekšā, klausamies New Wave, tad iznākam atkal ārā, pālpot bišķi sai gaisu. Viņš vairs nav. Jā, bet kas ir viņa vietā? Ir peļķi ar mēnesi. Un nevis tā kā vienā koncentrētā vietā, bet pa visu. Jā, var teikt, ka viņš tā kā, ir tā kā vēlies vai kaut kā, es nezinu, Jā. ko viņš ir darījis. Viņš ir cīnījies. Jā, un no viņa nesmakas. Bet beidzas koncerts, mēs ejam mājās, Babaronielu. Un ko mēs redzam, nākam pretī, to fujeku, bet tā kā pilnīgā skaidrā prātā nākam pretī. Viņš atveseļojās. Jā, un tas laikā. viss, jā, 2 stundu laikā. Bet dažreiz tā ir, ka tā kā, tu tik ātri soberapojies, it īpaši šeit izvēmies. Jo tu jau visu alkoholu, var teikt, atbrīvojies. Jā, tad labāk paliek. Un tas bija tāds, kā lai saka, katrā vietā, kur mēs ejam, kur ir kaut kāds pasākums. Jā, vienmēr ir šitāds Mums fujas. viens čalis, kas ir pārdzēries pārāk agri. Jā. Es saprastu šitā te 4 naktī, zini, uzvesties. No pusē, bet,
Nu, gadās. Tas gadās arī mums. Man arī tā gadījies. Tas tā kā Citreiz vienkārši, nesanāk. ka tu neesi ilgi tusējis. Tas ir pirmkārt, otrkārt, ka tā kā tu esi vienkārši nenormāli excited. Kaut kas forši notiek. Tu esi excited piedzerties. Vai pa daudz iet. Es tik ilgi neesmu darījis to, es gribu piedzerties. Man nekad nav bijis tā doma galvā. Sadarties? Sākt vakaru, un tā kā mans mērķis ir piedzerties. Nu, bet kuram ir? Parasti jau tu vienkārši dzer. Es esmu dzirdējis, kāds es tā gribu piedzerties. Nu, Es zinu, ka buhāsim šodien. Man ir bijis tāds mērķis. Tu ir mērķis tāds bijis. Nu kā, kad tā kā es vienkārši gribu iedzert tā nopietni. Bet tas bija kādreiz, tagad nav tās mērķis, bet gadās. Reti, kad tās mērķis ir. Tagad vajag kaut kādu šo tā, kas ar kā vēl varētu, nu. Tad kaļiku par. Jā, ka zilos panišers. Zilos. Ceturtdienas Nē, vakarā. green walk. Jā, Tev tikai prometazīna sīrupu. I'm sipping green now. tagad tikai green. Mums vajadzētu šos te prevīšus sākt ražot. Prevīši, Latvijas prevīši. Latvijas prevīši. Kā mēs varētu nosaukt Latvijas prevīti? Sevišķi stiprais. Sevišķi stiprais prevīts. Tu jau Sevišķi zini. spēcīgais Jā, dzēriens. tu jau zini. Īsts vīrus, šis te prevīts. Pārdot rimītī blakus tiem uzturbagātājiem. Plaksiem, pre-workoutiem. Visi prosti sīpina sevišķi stipro. Sevišķi stipro. Bet tas būtu labi biznesa plāns. Un tā kā mēs iedodam testus, tās pudeles, kur īstais tā kā pre-workouts iekšā ielēts. Pre-workouts? Nu tā kā, ja mēs pārdodam pie uzturbagātājiem. Jā. Mēs labelojam pre-workouts, ne? Jā. Sevišķi stiprais. Un mēs uz testa, kurus mēs izplatām, zini, veikaliem un mērķa autoriem. Sākumā ir īsts pre-workouts, bet Jā. pēc tam lēnām Jā. katra otrā pudelīte ir sevišķi. Jā. Un tad tu īsti aizēji uz stipro, jā. džimu un puse viss tā kā nodo. Šis baigi labs Kur pre-workouts. jūs tā dabūjāt? Rimi, sevišķi Visiem stiprais. kaut double cup. Bet tie maziņi tādi. Jā, Sevišķi jā. stiprais mazā tilpumā. Jā. Viņš Nē, tie, koncentrēs. zini, tie kapi, kuri ir tie, tās ūdens, tās stacijas. Nu, ne stacijas, bet kur tas bidons un kur tu vari padzerties. Un kur parasti ir tās caurspīdīgā viena tā, nu, tā, vai ko tev zobārs dod padzerties. Trīs stūriņi Nē, tāda, nu, Konus? tā kā konus tāda veidīga. Tā, Jā, tā konus vispārstākā tā. Jā. Ot no tādas. Man ir no tropiskām, zinu, kur bērni te dzērieni. Tā, ko varēja ko uz tāliņu dabūt. Tā jā, sevišķi Jā, tikko jā. ieliet iekšā. Normāli pre-workout. Zini kā, Jā. purni sakratu, tur tāda palma virsū. Kā vienmēr visi zvana. Visi zvana podcastu laikā. Podcastu laikā. Lūk, tas ir sūdīgi. Mums pat nav laiks sev vairāk. Jā. Pat svētdienas vakarā nav laika. Paklau, ir 21. gadsimts. Arī vīrieši grib laiku sev. Jā. Lai pabazarētu bišķiņu mikrofonu un kameras priekšā. Jū. Jā. Bet daudz nesakot, mums rīt arī ir īpašs gadījums, vai ne? Bet par to neko vairāk neteiksim, gan jau jūs uzredzēsiet. Mums vienkārši bail teikt. Jā. Piekauj Man pēkšņi. pārīsmā, man vispār bail tur braukt, ja godīgi. Es pat nezinu, kur jābrauc. Viņš teica, ka viņš pateiks pēdējās 3 minūtēs. Mums, jā. Mums vienkārši tā ceļ, ka es ar kaut kādu prezidentu tikšos tulīt. Jā. Man tas šeit tā neraud biedējoši. Viņš teica, ka atbrauks pakaļ. Varbūt. Varbūt atbrauks. Ja nē, tad taksi būs jābrauc tur. Jū. Bišķiņ bailīgi. Tādēļ mēs nevēlamies vairāk neko teikt citāk, pateiksim priekšā. Jā. Un šīs nots mēs arī beigsim. Jo Mēs vairāk arī beigsim, parunāsim vēlāk. Jā, vairāk būs. Es domāju, būs gana runāšana. Runājumais būs gan nākotnē. Gan tagad ne. Es domāju, turpināsim šādā garā. Mums bija bišķi pauzīt, es domāju, bet, turpināsim. Jā. Vai ne? Būs jāpanā vēl par seksu, par sevi stipro. Par sevi stipro, par Par tā reklāmu. kā ķipa. Jā. Un par šiem Par vārdiem. domrakstiem. Jā, vēlreiz nākotnē varēsim mēs izspēst. centīsimies ieviest mūsu leksikā vairāk ķipa, tā kā, vai ne, no sērijas. Es domāju, jums patīk. Značet. Значит, Значит. davai. Jūs jau zināt, Tādā garā. Tāpēc davai. Paldies. Čau.